ģenerālais lasījums zivju pārstāvjiem. Jā, atcerieties, ka šis nav personiskais lasījums, tāpēc ne viss var ar jums rezonēties, lai iegūtu lielāku kopbildi par to, kas jūs sagaida oktobrī. Noteikti noskatieties mēnesi un ascendanta zīmju video. Bet šajā brīdī zivtiņas, ko taro kārtis jums saka oktobrī, kāda ir šī brīža enerģija, kāds ir izaicinājums, iespēja, attiecības, darbs, kas ir jāatlaiž, negaidītā enerģija, ko tu neredzi, uz ko jāliek fokus, un padoms. Taro kārtis zivtiņām oktobra mēnesī. Tā, šajā brīdī kaut kas atkal, nevis atkal, bet kaut kas noteikti nav tā, kā tu gribētos vai plānoji. Jā, noteikti ir kaut kādas grūtības, ar kurām tu šajā brīdī saskaries. Vai nu darbā problēmas, vai attiecībās, vienalga, bet ar monētu piecinieku šie cilvēki redz problēmas un grūtības, un viņiem trūkst motivācijas, un viņiem nav gribas spēka, jā, tā kā iet un turpināt. Ļoti tāda diezgan problemātiska kārts, varbūt kādam no jums ar veselību šobrīd nav pārāk labi, jā. Kavas apakšā mums ir pasaules kārts, tas nozīmē to, ka visi ceļi ir vaļā, un noteikti šī pašreizējā situācija, kurā varat redzēt problēmas jūsu dzīvē, noteikti viņām ir gals vai arī kaut kāds konkrēts mērķis, kāpēc kaut kādas lietas ar jums notiek, lai jūs kaut ko iemācītos, apgūtu, uzzinātu, spētu iet tālāk. Vienalga, kas, lai arī tas būtu jūsu dzīvē, bet var zināt to, ka cikls noslēdzās, durvis aizvarās un varās pavisam jauni vārti vaļā. Triumfa rati, jā, brīnišķīgi. Gribas spēks, pārliecība, augstākās zināšanas un zišļu divnieks, virziens, ceļš, mērķis, vēlēšanās, doties, iekurot pasauli, virzīties uz priekšu, braukt, ceļot, apskrīt pasauli. Vienalga, jā, zivtiņas. Noteikti šī brīža situācija jums ir pārbaudījums, vai jums ir vienkārši jāsaprot, kas jums ir jāatstāj aiz muguras, lai justos gandarīti, priecīgi, pozitīvi un laimīgi. Wow, skaisti. Viss sliktais ir aiz muguras. Oktobrī mēs ņemam jaunas iespējas, meklējam rīcības plānu un sakojam savai idejai un virzamies, traucamies un braucam uz priekšu, atstājam visus negatīvos cilvēkus, darbu, attiecības, visus aiz muguras un braucam iekšā jaunā mēnesī, pavisam ar jaunu enerģiju, vēlmi būt piepildītiem, ja? Izaicinājums, zižļu astotnieks. Viss norisinās diezgan ātri, notikumiem ir pienācis gals, jā, tas nozīmē to, ka kaut kāds process, kaut kāda darbība tavā dzīvē noslēdzas un kaut kas tiek atrisināts. Jā, varbūt saistībā ar šo pašu darbu vai šīm negatīvajām lietām, kas šobrīd jūsu dzīvē jūs ir skārušas, jā, bet viņi dodās, iet prom, atstāja visas šīs nevajadzīgās vietas aiz muguras, lai viņu dzīvēs varētu ienākt pavisam kaut kas jauns. Tad tavs izaicinājums ir būt mundram, tavs izaicinājums ir
virzīties uz priekšu, ātri rīkoties, reaģēt, būt uzmanīgiem un tiešām meklēt variantus, kā virzīties uz priekšu, nesteižam, negaidām, nedomājam par to, cik viss ir slikti, bet rīkojamies, lai mēs varētu kāpt ārā no šīs bedres, kuru mēs sev rokam. Ja? Iespēja, priesteriene, noslēpums, augstākās zināšanas, ja? Uzticība, paļaušanās. Tava iespēja ir paļauties un uzticēties savai intuīcijai un iekšējai balsī. Un, kā mēs zinām, zivis, ja, ir ļoti intuitīvas pēc savas dabas. Un līdz ar to tava iespēja ir paļauties uz to, ka tu zini, kā rīkoties, kur virzīties un kā strādāt ar to, lai ietu tālāk uz priekšu un nepaliktu pie šīm lietām, situācijām, kas vispār nedod nekādu labumu un ieguvumu. Attiecībās monētu divnieks. Nu, tātad attiecībās mēs atkal nespējam izlemt, ko darīt, kā rīkoties. Varbūt kāds no jums izvēlās veltīt laiku mācībām, darbam, karjerai, un šeit nav laika attiecībām, jo šeit arī varētu būt tāds variants, ka kādam no jums attiecības beidzās, un tad jūs esat zinājuši pēc kādu laiku jau esat apjautuši to, ka šeit nekas nevar turpināties, vai jūs turpināties pārāk tālu, vai arī jūs tikai komunicējat caur internetu un jums nesnāk fiziskajā dzīvē satikties. Nu, šeit ir tiešām attālums, kas ir laikam savā veidā šķērslis, un šim ir gals. Jā, varbūt kāds no jums pārvāksies, meklēs variantus, iespējas, kā vairāk pavadīt laiku kopā, vai var arī pārcelties. Visas iespējas. Jo monētu divnieks viņš meklē, domā variantus, žonglē un grib, lai viss tiek panākts un viss izdarīts. Jā. Darbā. Jā, viss ir stabili, viss ir harmonijā. Tu saņem pēc nopelniem, ir kāda daļa no jums noteikti mīl lietu, ar ko jūs nodarbojaties. Varbūt ir iespējams iegūt papildus finanses vai arī, teiksim tā, ir bišķiņ domas par to, ka pirms tam gāja vai labāk, ja, vai iepriekšējā darba vietā bija kaut kādas lielākas ekstras, bet noteikti paļaujies uz to, ka tu vari uzticēties liktenim un paļauties, ka viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Vēl ir cikls noslēdzās. Jā. Kas tev ir jāatlaiž, atkal vara kontrole, jā. Varbūt tev oktobra mēnesī vajag sakārtot esošās attiecības ar darbu, cilvēkiem, tuviniekiem, mīļoto, pirms mesties pavisam iekšā jaunās lietās. Jo, tiešām kaut kas šobrīd rada raizes, nestabila situācija, domas par pagātni, bet tu nevari uzsākt kaut ko jaunu, ja tu neesi pārgriezis saites ar to, kas ir bijis pirms tam. Jo tu bloķē jaunai enerģijai pie tevis piekļūt, kamēr tu turi veco bagāžu sev virsū. Ja? Un tad, kad tu atbrīvojies no vecās bagāžas, tas nozīmē tad, ka tev tajā jaunajā vietā var nākt šīs jaunās iespējas pie tevis. Šeit ir, arī noteikti
oktobrī darbs ar sevi. Negaidīties, ko tu neredzi. Viss būs labi, viss būs kārtībā, ne par ko tu neuztraucies. Optimisms, enerģija, vitalitāte, panākumi, tiešām tas, ko tu neredzi, ka viss būs kārtībā. Ja šajā brīdī tu vēl to neapzinies, saules kārtas, vispozitīvākā kārtas no visām kārtīm, un ar pasaules kārtu apakšā, par ko mēs runājam? Mīļās zivtiņas, stress, bailes, svārstības, nestabilitāte, domas par pagātni. Laižam visu vaļā, piedodam, atbrīvojam, aizveram durvis, dodamies uz priekšu, meklējam, domājam, kā virzīties tālāk, sabalansējam sevī šos spēkus un uzstādām mērķi un ejam. Bet, tikai un vienīgi tad, kad ar pagātnes lietām viss ir izdarīts. Uz ko fokusēties? Pastāvēt par sevi, par savām interesēm, aizstāvēties, neklusēt. Būs cilvēki, kuriem varbūt būs problēmas redzot tevi mainoties vai, teiksim tā, darot kaut ko tādu, ko no tevis neviens negaidīja. Šeit ir tiešām tāda enerģija oktobrī, ka mēs lienam ārā no šīs bedres, mēs meklējam iespējamos variantus, kā sadziedēt pirmkārtām sevi emocionāli, un tā, lai mēs spējam priecāties un lai šīs iekšējās problēmas un konflikti tiek mūsos atrisināti, jo 8 zīžļi, šeit tiešām tā pārēja būs ļoti ātra, veikla, bet tev ir jāizsver, jāizdomā, kas ir tas, ko tu tālāk gribi, kādu tu redzi savu nākotni, kādu tu redzi sevi, kā tu redzi savas attiecības, kā tu redzi savu darbu, jo viss ir tavās rokās, lai izveidotu patiešām to, ko tu vēlies. Un padoms ziržļu pāš. Viņš arī par visām savām idejām un vēlmi ir iededzies. Viņam ir optimisms visu panākt un visu iegūt, realizēt savus šos plānus. Vienīgais, kas man tiešām mulsina, ir šī atlaišanas enerģija. Ziržļu dūzes. Jo te mums ir uguns, vēlme, gribas spēks, iet pierādīt, izdarīt daudz lietas, pacelties, teiksim tā, finansiāli, apgūt jaunas prasmes un tikt pāri visiem pagātnes pārdzīvojumiem, noticēt, atgūt spēku un pārliecību. Šeit tiešām jāļauj lietām notikt pašām par sevi, un galvenais ir jābauda ceļojums. Galvenais ir būt momentā un, teiksim tā, paskatīsimies. Tāpēc šeit ir ziržļu dūzes. Jo, varētu vienīgais atlaist to, ka visu laiku mēģini izdarīt visu viens pats, ka tev ir jāspēj uzticēties cilvēkiem, kuri tev ir apkārt, un mēģināt varbūt sadarboties un meklēt palīdzību, runāt, stāstīt, izstāstīt kādam savas lietas, lai tu spētu
izanalizēt, kāpēc tev tā pagātnē vēl aizvien velkās līdzi vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, pastāvīga aizstāvēšanās, tāda ietiepība, tas ir jālaiž vaļā. Wow, pilnīgi eita nost. Es pat bez kāršu paskatīšanās pateicu ideāli. Jutu, jā. Šeit ir jāatbrīvojas no pagātnes. 100%. Kaut kādas domas, kaut kādas vecās programmas, pārliecība, nostāja par kaut kādām lietām, tas viss ir gone. Tā viss ir pagātne. Tev ir jāmeklē, jāatstāj viss, kas tev ir šajā brīdī, jāatstāj aiz muguras un jādodās jaunām ceļojumām, jāmeklē jauna pieredze, jāmēģina ieklausīties līdz cilvēkos un tiešām rakties iekšā sevī dziļāk, jo kāvas apakšā ir augstākā tiesa. Cilvēks, kad viņš pieņem sevi, viņš spēja pacelties, atstāt savu veco es un nākt jaunā gaismā ar jaunām apzināšanām. Ja? Tas ir desmitnieks. Viss. Un atgriešanās savā spēkā, pārliecībā. Jo, es runāju par aizstāvēšanos. Zīžļi, te ir ļoti daudz zīžļi. Tev liekas, ka tu visu vari, ka tu visu zini, ka tu visu izdarīsi viens pats, bet tu to, protams, vari izdarīt. Neviens nesaka, ka tu to nevari, ja? Bet tev ir jāatlaiž šīs domas un šis aizsargu mūris, ko tu esi uzbūvējis sev, lai neļautu piekļūt sev klāt. Jo patiesībā dziļi iekšā tu jūties, ka viss ir slikti, kad ir problēmas, kad ir grūtības. Un uzticēšanās, paļaušanās uz intuīciju. Pieņemt, izvēlēties, pārstāt cīnīties, darīt lietas savā labā, lai augtu zināšanās, lai augtu domās, lai tiešām izaugtu prātā un saprastu kaut kādas sava veida dzīves gudrības un mēģināt ieklausīties un mainīt savu domāšanu, lai spētu pozitīvāk dzīvot un neuztvert visu tik sāsināti. Jā. Tā kā paldies, lai tev ir brīnišķīgs oktobris un